Labdien, dāmas un kungi! Sākam Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes izlaidumu ceremoniju. Lūdzu ievest absolventus. Izlaidumā piedalās zinātnes prorektore Ieva Ozola, Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekāne Ilze Miķelsone, studiju programmas mūzikas terapija direktore Mirca Paipare, studiju programmas sociālais darbs direktore Anita Līdaka, studiju programmas izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā direktore Alīda Samuseviča un studiju programmas karjeras konsultants direktore Ilze Miķelsone, studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs jomu vadītāji Anita Jansone, Inta Klāsone un Diāna Laiviniece un 59 absolventi. Izlaidumu svinīgo ceremoniju vada Svetlana Lanka, Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes prodekāne. Dāmas un kungi, Latvijas valsts himna. Ievai Ozolai. Cienījamās absolventes, godātie absolventi, cienījamie kolēģi, mācību spēki, šīs dienas absolventu tuvinieki, izlaiduma viesi, Liepājas Universitātes vārdā, es apsveicu jūs Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes darba svētkos maģistra studiju programmu izlaidumā. Šodien mēs netiekamies Liepājas Universitātes parastajā ēkā, jo ēka ir lielu pārmaiņu procesā,
Un tāpat arī jūsu maģistra programmas ir gadu gaitā pilnveidojušās un mainījušās. Un tādēļ šodien universitātes vadības vārdā liels paldies fakultātes vadībai, studiju programmu direktoriem, jomu vadītājiem par to, ka šīs programmas ir labi novērtētas ne tikai studentu starpā, bet arī valstī, un ka šodien mēs izsniedzam valsts atzītus diplomus, diplomu vāciņš un maģistra diplomu. Jums katram ir viens un vienāds, bet saturs gan tajos ir dažāds, tāpēc, ka diploma pielikums ietver visu, ko šajos maģistra gados esat apguvuši, visus vērtējumus, arī jūsu profesorus un mācību spēkus, tā ka tas parāda zināšanas, prasmes un iemaņas, kas ir pozitīvi novērtētas arī valsts pārbaudījuma komisijās. Taču diplomā un pielikumā arī nav ierakstīts tas, ko katrs no jums noteikti vēl ir ieguvis studiju laikā. Un tie ir domu biedri un kolēģi, gan jūsu studiju biedri, ko jūs citādi nebūtu satikuši, droši vien, ja nebūtu studējuši Liepājas universitātē. Tie ir jūsu mācību spēki, profesori, docenti, lektori, kuri arī ir kļuvuši par jūsu kolēģiem. Un varbūt dažam no jums tās ir pašas vērtīgākās saites un pats vērtīgākais ieguvums turpmākajā dzīvē. Maģistra diploms augstākajā izglītībā ir cienījams diploms, taču jāatgādina, ka tas nav pēdējais. Un agri vai vēlu, domāju, daudzi no jums domās vai nu par papildus kvalifikāciju, vai par doktora grāda ieguvi. Un to es jums novēlu, jo izglītība mūža garumā, vienalga ar augstskolu tā saistīta vai ar citādu izglītības posmu, mūsdienās ir katram pieejama. Liepājas universitātes himnā, kuru tūlīt dziedāsim, ir vārdi par liepu, kam ir saknes dzimtajā vietā un kam ir galotnes. Un jums, jaunie maģistri un maģistres, es vēlu stipras saknes jūsu dzimtajā vietā un stipras un brīvas galotnes, lai varat augt, cik tālu un plaši vien spējat. Laimīgu ceļu! Kungi, Liepājas universitātes himna.
meistaram Lotāram Džeriņam, kā arī dziedošajiem māksliniekiem. Un tagad tiek dots vārds Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes dekānei Ilzei Miķelsonai. Labdien, cienījamie klātesošie, vispirms labdien, vēl es varu teikt studenti, studējošie, jo vēl jūs neesat atskaitīti no studējošo kārtas, vēl jūs varat baudīt šo mirkli, un labdien visiem klātesošajiem. Patiesībā šodien es vēlos teikt lielu paldies par sadarbību. Sadarbību, tas ir starp Liepājas universitāti, Liepājas universitātes docētājiem, programmu direktoriem un jums kā studentiem, un noteikti liels paldies jāsaka par sadarbību, kas notika starp studējošiem un zālē sēdošajiem, jūsu mīļajiem, tuvajiem atbalstītājiem, kas patiesībā bija kopā ar jums vai nu gadu, vai 2, vai citu laika intervālā, kamēr jūs bijāt Liepājas universitātes studenti. Jo šo skaisto mirkli patiesībā mēs esam nopelnījuši visi kopā, un tikai kopā sadarbojoties mēs varam būt šeit. Viens liels sveiciens man jums ir jānodod no vispārējās izglītības skolotāja, programmas direktors Līnis Mackēvičs. Es atvainojos, Līnis Pavītols. Pašreiz viņi atrodas izglītības ministrijā un pārstāv mūsu fakultāti virziena akreditācijā. Tā ka patiesībā tas ir tāds liels sasniegums arī, jo es domāju, ka tur visnotaļ mums ļoti veiksmīgi veiksies. Nākošo sveicienu es vēlos lūgt, lai to nodod mūsu zinātnes prorektora Ieva Ozola, jo tas ir sveiciens no izglītības ministra Vjačeslava Dombrovska jums. Tātad, cienījamie absolventi, izglītībai visos laikos ir bijusi un būs nenovērtējama nozīme, un gudri, erudīti cilvēki ir ikvienas valsts lielākā vērtība. Iegūtais augstākās izglītības diploms ir apliecinājums, ka esat izvēlējušies savu profesionālo ceļu un mērķa sasniegšanā ieguldījuši daudz darba un enerģijas. Tas ir pierādījums jūsu varēšanai, zināšanām un gribas spēkam. Man gribas ticēt un novēlēt, lai savas iegūtās zināšanas un talantus ieguldāt Latvijas labā un tās izaugsmē. Neapstājieties pie sasniegtā. Pasaulē ikdienas piedāvā jaunus izaicinājumus, kuru pieņemšanai nepieciešams atkal un atkal mācīties, apgūt valodas, jaunās tehnoloģijas un daudzas citas prasmes. Lai apgūtā prasme mācīties ir pamats visai turpmākajai dzīvei, mūža izglītību izvirzot par vienu no saviem vissvarīgākajiem mērķiem. Lai panāktu augšupeju valsts attīstībā, mums ir jāpaļaujas uz jauno paudzi, kas ienāk sabiedrībā ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi, ar gatavību uzņemties atbildību par sevi un citiem, kas ir spējīga pieņemt drošus un patstāvīgus lēmumus, un turpmākajā dzīvē nodrošināt Latvijai stabilu un godpilnu vietu Eiropā un pasaulē, veiksmi un izdošanos tālākajā ceļā, virzoties uz nākamo mērķu sasniegšanu. Patiesā cieņā izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis. Mīļie viesi un absolventi, muzikāls sveiciens jums! Šodien Normunda Karpiča un Gata Jugāna izpildījumā. It takes a crane to build a crane. It takes 2 floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. It takes some words to make an action. It takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. Life is wonderful. Life
a day to make you young, brother. It takes some old to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other. And it takes no time to fall in love. But it takes you years to know what love is. It takes some fears to make you trust. It takes some tears to make you trust. It takes no cross to have it polished, yeah. Sing it, la 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 la. Life is wonderful, la 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 la. Life goes full circle, la 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 la. Life is wonderful, la 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 la. It takes some silence to make sound. It takes a loss before you found it. It takes a road to go nowhere. It takes a troll to make you care. It takes the pole to make a mountain. Sing it, la 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 la. Life is wonderful, la 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 la. Life goes full circle, la 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 la. Life is wonderful, la 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 la. Life is so meaningful, la 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 la. Life is wonderful, la 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 la. It is so wonderful, and it is so Dargie absolventi, vārds tiek dots jums. Aicinām studiju programmas mūzikas terapija absolventus. Apmēram tā dažreiz skan mūsu darbā, kad mums ir jauki, tad arī bēdīgi mirkļi un dažādi mirkļi. Arī šajos 3 gados, ko mēs esam pavadījuši Liepājā, esam saskārušies ar dažādiem grūtiem, priecīgiem, skumjākiem varbūt mirkļiem, pārsteiguma mirkļiem. Un arī mūsu darbs, mūzikas terapeitu darbs, mūzikas terapijā ir daudz bagātu, dvēselisku mirkļu pilns. Un mēs bieži sastopamies savā darbā ar tā saucamiem zelta mirkļiem. Kad pie mums atnāk pacients, kurš nerunā, bet mums, tieši mūsu darbā izdodas sasniegt to, ka šis pacients, bērns vai pieaugušais, pēkšņi sāk runāt, pateicoties skaņām, pateicoties mūzikai, pateicoties šim īpašajam mūzikas terapijas procesam. Un tas ir īpašs mirklis, ja kāds insulta pacients, kurš pirms tam nav spējis
pēc pārciestās traumas pacelt roku, vairs nespēja staigāt. Mūzikas terapijas procesā mēs sasniedzam to mirkli, ka viņš var paņemt instrumentu, var sākt dziedāt. Tie ir tie zelta mirkļi. Protams, nebūšu oriģināli teikdama, ka visa mūsu dzīve un arī šo 3 gadu procesu, studiju procesu sastāvēja no dažādiem mirkļiem, tāpat kā šī dzīve. Un tagad es atzīšos, tas, ko jūs pirms tam dzirdējāt, bija spontāna improvizācija, kas ir arī mūzikas terapijas viens no galvenajiem pamatakmeņiem. Taču mēs esam nopietni gatavojušās kopš mūsu aizstāvēšanas 14. jūnija, kad visas esam veiksmīgi aizstāvējuši savus maģistra darbus, zinātniskos pētījumus un metāmies nevis improvizācijā, bet nopietna skaņdarba atcerēšanā. Un, protams, ja jau es iesāku ar vārdiem mirklis, tad arī šī skaņdarba nosaukums ir mirklis. Es aicinu meitenes ar notienu un, jā, un kā jau tagad pasaulē ir pieņemts un tā moderni skan, šodien jūs pieredzēsiet šī skaņdarba ar nosaukumu mirklis pirmatskaņojumu, pasaules pirmatskaņojumu. Tātad mirklis. Jā, paldies. Šo skaņdarbu mirklis. Un tagad mēs mīļi aicinām uz skatuves mūsu mīļās, jaukās. Mēs jums tā klusībā aizkulisē saucam par trejmeitiņām. Tās ir mūsu 3 vissvarīgākās šo 3 gadu pasniedzējas, docentes, arī mūzikas terapeitas, Mircu Paipari, Olgu Blauzdi un Līgu Eņģeli nedaudz uz skatuves.
Vārds tiek dots studiju programmas sociālais darbs absolventiem. Mēs daudz nerunāsim, jo mēs runājam darbā. Mēs nedziedāsim, jo mēs dziedam brīvdienās. Un īsiem vārdiem, mazus skaistus vārdus, vai teikt, vienu vārdu, vienu smaidu, vienu šapku, ne vienu ziedu, sniedzu jums no visas sirds. Mūsu cienījamai programmu vadītājai Anitei Līdekai gribam pasniegt honorāru, ka izturēja mūs visu gadu garumā, un, protams, liels paldies! Tiek dots studiju programmas izglītības zinātņu maģistras pedagoģijā absolventiem. Labdien, cienījamie viesi, mūsu cienījamie pasniedzēji un arī, protams, absolventi. Saint-Exupéry savā laikā teica, ka ir svarīgi, ka mūs vada kāds mērķis. Kaut arī pirmajā mirklī to mēs nesaskatām. Tas nav mērķis prātam, bet garam. Bet šodien ik viens no mums ir sasniedzis savu nelielo dzīves slieksni, savu mērķi, un es ceru, ka mēs arī satiksimies nākošā mērķa sasniegšanā doktorantūrā. Novēlu jūs to visiem, un arī liels paldies pasniedzējiem, kuri bija ļoti atsaucīgi un vienmēr pretīm nākoši, un nekad neatteica mums palīdzībā. Paldies visiem!
izveidotas studiju programmas karjeras konsultants absolventiem. Simtiem vēl, tūkstošiem reižu paklupsim un simtiem punu pieres vidū būs. Viss ar laiku sadzīst, visi sniegi kūst. Pavasars līdz ar lediem salauzis ir mūs. Tik izskalojot krastus, stipras upes būs. Kalniem pāri citi kalni būs, ar vienu soli pāri tiem, ar vienu soli. Mēs, karjeras konsultanti, gribam pateikties par to, ka jūs visi, vecāki, rādi, draugi, mīļotie, arī kolēģi un skolēni ticējāt mums tad, kad mēs paši vairs sev neticējām. Īpaši paldies par labu vēlējumiem, aizrādījumiem un cieņu ceļā uz šodienu pasniedzējiem. Paldies! Un īpaši mēs gribētu paaicināt uz skatuves pasniedzēju, kas mums ir ļoti svarīgi, pasniedzēju Airu Klampi un pasniedzēju Alīdu Samusēviču. Tiek dots studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs absolventiem. Mēs vispārējās izglītības skolotāji, vizuālas mākslas skolotāji un kultūroloģijas skolotāji vēlamies lielu paldies pateikt Kušielas ēkas pasniedzējiem, kuri mūs izturēja šos 2 gadus ar radošajiem prātiem, ar nelieliem kašķiem, bet mēs vēlamies lielu paldies pateikt, viņam nosūtīsim nelielu sūtījumu, jūs neredzam mūsu pasniedzēju šeit, bet jā, paldies! Vispārējās izglītības skolotāju vārdā vēlos īpaši paldies teikt par sniegtajām zināšanām, par pieredzi, kurā neskopojās dalīties mūsu pasniedzēji, ar kuriem 2 gadu laikā mums izveidojās ļoti brīnišķīga sadarbība. Paldies, protams, arī mūsu tuviniekiem, otrajām pusītēm, mūsu mīļajiem. Īpaši paldies studiju biedriem. Ceru, ka šis nav kāds pieturspunkts, bet tikai kā pakāpiens turpmākajā karjeras izglītībā. Un novēlu, lai mums vienmēr būtu pēc kā tiekties. Neapstāsimies pie sasniegtā, lai nekad nepietrūkst gribas spēka, ticības sev un mūsu tojiem. Tiksimies septembrī. Uz skatuves vēlamies palūgt mūsu programmas vadītāju Diānu Laivinieci, kurai vēlamies pateikties par profesionalitāti, par sniegto atbalstu un par nemitīgo rokas turēšanu uz pulsa 2 gadu garumā. Paldies! Šodien ir? No? Paldies pasniedzējiem, kas mūs atbalstīja, kas mūs mācīja. Matemātiķi nerunā daudz, viņi saka īsi un kodolīgi. Liels paldies!
paldies visiem mācībspēkiem no viengadīgajiem maģistriem par ieguldīto darbu, laiku, iedvesmu, par dotajām zināšanām. Šis gads bija viens vienīgs maratons, skrējiens, bet bezgalā interesants, aizraujošs un piesatināts. Nav pasaule mazā, nav pasaule liela, tā ir tāda, kādu mēs to rādam. Un šogad mēs radījām savu pasauli un ceram, ka tā būs ar pievienoto vērtību. Liels paldies Lindai Pavītolai, kas šobrīd nav. Muzikāls sveiciens Normūda Karpiča un Katra Jugāna izpildījumā. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, I know, 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 know. Hey, I leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Absolventi, dāmas un kungi, ir pienācis ilgi gaidītais brīdis. Aicinu fakultātes dekāni nolasīt rektora rīkojumu par studentu eksmatrikulāciju jeb atskaitīšanu no studējošo skaita, un pēc tam kopā ar zinātnes prorektoru Ievu Ozolu izsniegt diplomus. Draugi un radi savus absolventus varēs apsveikt pēc svinīgās izlaiduma ceremonijas Olimpiskā centra lielajā vestibilā. Jā, nu tas mirklis ir pienācis. Es nolasīšu visām studiju programmām šo eksmatrikulācijas rīkojumu
Un diplomus jūs saņemsiet attiecīgi secīgi pa programmām, bet rīkojumus es nolasīšu visām grupām reizē, jo tad ir tā godīgāk, jo citādāk vieni jau ir atskaitīti, citi vēl ir studējošie. Tagad jūs visi būsiet atskaitīti. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas sociālais darbs studentus, kā profesionālo maģistra grādu sociālajā darbā ieguvušos. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistru studiju programmas mūzikas terapija studentus, kā mākslas terapeita mūzikas terapijā, profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu veselības aprūpē ieguvušos. Eksmatrikulēt maģistra studiju programmas izglītības zinātņu maģistras pedagoģijā studentus, kā izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmisko grādu ieguvušos. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistru studiju programmas karjeras konsultantus studentus, kā karjeras konsultantu un sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušos un kā karjeras konsultantu un jaunatnes lietu speciālistu profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītības zinātnē ieguvušos. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistru studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs studiju ilgums 1 gads studentus, kā profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušus. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistru studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs matemātika studentus, kā vispārējās izglītības skolotāju profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušus. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistru studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs vizuālajā mākslā un kulturoloģijā studentus, kā vispārējās izglītības skolotāju profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušus. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistru studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs krievu valodā un literatūrā un kulturoloģijā studentus, kā vispārējās izglītības skolotāju profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušos. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības maģistru studiju programmas vispārējās izglītības skolotājs latviešu valodā un literatūrā un kulturoloģijā studentus, kā vispārējās izglītības skolotāju profesionālo kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu izglītībā ieguvušus. Ar to es arī jūs apsveicu. Un tagad jūs esat pelnījuši diplomus. Pirmie diplomus saņems mūzikas terapists, jau bijušie studenti, tagad absolventi. Andra Biseniece. Diplomu saņem Lilija Kirsānova. Diplomu saņem Agneta Krilova. Diplomu saņem Mirdze Liepiņa. Diplomu saņem Inese Pastara.
diplomus saņems akadēmiskā maģistra studiju programmas absolventi izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā. Diplomu saņem Agne Blūma. Diploms tiek izsniegts Aijai Braunai. Diplomu saņem Baiba Kačānova. Diploms tiek izsniegts Aijai Ķelpei. Diplomu saņem Zane Labānova. Diploms tiek izsniegts Lāsmai Plaudei. Diploms tiek izsniegts Inesei Rostei Plostniecei. Diplomu saņem Irina Rozentāla. Sekojoši diplomus saņems profesionālā maģistra studiju programmas sociālais darbs absolventi. Diplomu saņem Kristīna Eroda. Diploms tiek izsniegts Dāvim Grietēnam. Diplomu saņem Ulna Inģe. Diploms tiek izsniegts Uģim Lapiņam. Diplomu saņem Sandra Rande Zariņa.
Diploms tiek izsniegts Olgai Stoļarovai. Diploms tiek izsniegts Santai Vecbaštikai. Es apsveicu diplomas saņēmušos. Mazā bilžu rāmītī man ir bilde tavā, citas bildes pasaulē man tik skaistas nav. Tur bija tās kā no vakars, saule laižas līpī, zelta pienēnestus braut, kafija kanna slīpī. Zelta esi man, es esmu no vārdā, tevi zināju vēl pirms, pirmā pasaules kārā. Tad es biju vesels turks, ķiteli un čaumā, tevi zināju vēl pirms, pirmā pasaules kārā. Mainās laiki jūg, laika daudz vairs nav, mazā bilžu rāmītī, man ir bilde tavā. Vispārējās izglītības skolotājs maģistra. Diplomu saņem Tatjana Aņisimova. Diplomu saņem Jeļena Baziļuka. Diplomu saņem Elīna Alfuse. Diplomu saņem Sandra Gūtmane Sudarenko. Diplomu saņem Eva Balode. Diploms tiek izsniegts Danai Kalašņikovai. Diplomu saņem Liene Cinovska. Diploms tiek izsniegts Evelīnai Krjukovai.
Diplomu saņem Agnese Grīnberga. Diploms tiek izsniegts Annai Lisovai. Diplomu saņem Inga Jansona. Diplomu saņem Dace Rača. Diplomu saņem Oksana Jenkova. Diploms tiek izsniegts Ārijai Romanovskai. Diplomu saņem Evija Karecka. Diploms tiek izsniegts Baibai Pagrabai. Diplomu saņem Vita Levica. Diplomu saņem Jānis Kačuks. Diploms tiek izsniegts Aivai Petrauskai. Diplomus saņem Zanda Valimska. Diplomu saņem Inga Svipsta. Diplomu saņem Santa Zemīte. Sekojoši diplomus saņems studiju programmas karjeras konsultants absolventi. Diplomu saņem Linda Bēta. Diplomu saņem Jana Grīne. Diplomu saņem Dana Jaunkunga.
Diplomu saņem Vija Jurjeva. Diploms tiek izsniegts Janai Kašlajai. Diplomu saņem Gita Konošonoka. Diplomu saņem Sandra Krinkele. Diploms tiek izsniegts Artūram Līvmanim. Diploms tiek izsniegts Mārtiņam Mamim. Diplomu saņem Ligita Reimane. Paldies vēlreiz par sadarbību un šo kopā būšanu, un lai jums veiksmīgi! Paldies prorektorei un dekānei. Darbie absolventi, tagad, kad Liepājas universitātes diploms ir jūsu rokās, pienācis brīdis simboliski fiksēt šo pāreju no studenta status absolventa statusā. Aicinu visus kopā pēc norādes uz skaitli 3 pārlikt cepurītes pušķi no kreisās uz labo pusi. 1, 2, 3. Ar šo simbolisko mirkli svinīgā ceremonija ir noslēgusies, lai jums visiem skaista un sirsnības pilna šī diena. Aicinu prorektori, dekāni un studiju programmu direktorus izvest absolventus no zāles. Cienījamie viesi, lūdzu ļausim absolventiem pirmajiem iziet no zāles, un viņi jūs apsveikums gaidīs lielajā vestibilā.